Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Sveicieni podkāstā Bez limita, jaunā sezona, rudens, otro reizi mēs tiekamies un man šķiet absolūti superīgi, jo mēs turpināsim sarunas par tehnoloģijām, par to, kā tās ietekmē mūsu dzīvi un kā mēs varam mācīties tās lietot pārdomāti un gudri, lai neiekristu cilvēku tīklos, kuriem nav labi nolūki, un lai mēs iespējams efektīvāk veiktu savas ikdienas darbības. Šodien ciemos pie mums ir Elvis Strasdiņš. Čau, Elvis! Elvis ir programmatūras inženieris un tehnoloģiju entuziasts, un Elvis ir tas cilvēks, kuru var satikt sociālajos tīklos, darot ļoti daudz dažādu lietu. Viena no tām ir izjaucot ierīces. Tas ir, ko es sāku, jā. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu jauc ārā ierīces un pēc tam tās mēģini salikt atpakaļ kopā? Man profesija ir programmatūras inženieris, man ir jāsaprot tehnoloģijas, ar kurām es strādāju. Es strādāju zemā līmenī, un tas daudziem liekas, zemais līmenis, tāds zem līmeņa programmētājs tāds. Nē, zemes līmenis patiesībā nozīmē to, ka tu esi ļoti tuvu dzelžiem. Tas ir tas, kur man komforta zona strādāt taisno ar aparatūru. To sauc par zemu līmeni. Lai tu saprast, kā ar šo aparatūru strādāt, tev viņi ir jāizjauc un jāapskatās un jāredz fiziski, kā ir izvilkt celiņi, kā visi čipi ir pielodēti un kā tas notiek, lai saprast līdz galam. Viens no maniem plāniem ir uztaisīt arī savu kalkulātoru, lai cilvēkiem parādītu, kā tas strādā. Varbūt arī pats paralēli kaut kādas zināšanas atsvaidzināt. Un starp citu, bieži vien ir tā, ka es kaut ko esmu darījis pirms daudziem gadiem, pēc tam es to Twitterī vēlreiz izstāstu, vēlreiz atsvaidzinu zināšanas, un tagad jau es to daru vairāk kā 2 gadus, un joprojām ir tā, ka dažreiz aizēju atpakaļ uz savu kaut kādu veco pavadienu, lai atkal atsvaidzinātu kaut kādas zināšanas par to, ko es atkal jau paspēju pa 2 gadiem aizmirst, jo, diemžēl, tik daudz informācijas, ka tu regulāri atkal aizmirst kaut kādas komandas, kaut kādus kodus, apzīmējumus, kaut ko, un tad man arī, mans Twitter ir arī mana personīgā bibliotēka, jo agrāk man bija, joprojām ir tāds garš fails, kur ir visas iespējamās zināšanas, kas man ir, es aprakstu īsos teikumos, īsos kodu gabalos, sarakstu visu, bet mums latviešiem ir tā domāšana, ka, ja tu kaut ko zini, galvenais nestāst vienam citam. Un es vienmēr esmu teicis, ka man patīk tieši amerikāņu filozofija un īpaši Silīcija ielais, kur ir nevis zivi ir jāpēt, bet zivi ir jābaro, un tā visa ekosistēma aug. Ja tu tur zināšanas pie sevis savā failiņā, un neviens par to neuzzina, tad tu aiziek apā ar savu failiņu, un tu esi iztērējis daudz zināšanas, ko tu varētu iedot citiem. Un kāpēc to nedarīju jau sen? Jo man likās, ka tehnoloģijas varētu nevienu neinteresēt, jo īpaši programmēšana, kaut kāda dzelža aparatūra, kas man liekas super interesants lietas, bet es domāju, diez vai būs daudz cilvēku, kurus tas interesē. Un tad es sāku ar elektronisko cigaretu, ko es izjaucu, es domāju, pamēģināšu, varbūt tomēr cilvēkiem Latvijā patīk. Tam laikam tas tvīts uzsprāga, un es sapratu, wow, es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka cilvēkiem reāli interesē, kā strādā lietas un kā viss notiek. Un tad viss tas man deva motivāciju, skaidrs, failiņš tagad paņem atvaļinājumu, un tagad mans failiņš būs Twitters. Twitters ir tas tavs lauciņš, kur tev vairāk patīk darboties no sociālajiem tīkliem. Ja YouTube uzskata par sociālo tīklu, man tā platforma sāk patikt nedaudz labāk, jo tur es varu brīvi runāt. Tomēr Twitterī, kad tu raksti, tev gribās katru teikumu pirmkārt bez kļūdām. Es ļoti piedomāju pie gramatikas kā programmētājs un burtu kalps. Un YouTube'ā kaut kā ir nedaudz brīvāk, bet tur ir atkal slodze uz to cilvēku, kas to visu montē, un tāpēc es nevaru arī īsti apgrūtināt sievu, jo viņi ir mans producents maniem video. Un man negribās viņu tik bieži apgrūtināt, tāpēc kaut kas iet Twitterī, kaut kas iet YouTube'ā. Tā es varētu visu laiku sēdēt, tā kā tagad kameras priekšā un runāt. Kā tu izturi Twitter? Tāpēc, ka Twitters ir diezgan nežēlīga vide. Tur katrs pasaka, ko domā. Īsos teikumos, protams, bet tā ļoti kodolīgi. Man kaut kā varbūt tik bieži nesnāk ar to saskarties, jo es tomēr, ja tu ies un pats
brauks virsū kaut kādiem cilvēkiem vai kaut kādiem politiķiem vai vēl kaut kam, tad tu arī dabūsi to pašu pretī pret sevi, jo cilvēki ir polarizēti šajos jautājumos. Ja tu uzbrauc virsū krāpniekiem, vai tu pastāst, kā strādā ko tehnoloģiju vai vēl kaut kas, tu jau nevari dabūt sev ienaidnieks īsti, izņemot tos, kas dažreiz man labo, un man nāk tik daudz notifikācijas un vēstules, un diemžēl es nevaru visiem atbildēt. Man ir dažreiz dienas, kad nāk 10 un 100 notifikācijas, un es kaut kādas izlaižu un palaižu garām, un tad ir tie dusmīgie tvīti, kad jā, tad, kad tev nav izdīgi, tad tu ignorē kaut kāds atbildes vēl kaut ko. Nē, cilvēki, es jūs tiešām neignorēju, bet ir dažreiz grūti atbildēt katram, ir īpaši, ja tu jau esi vienam to pašu atbildējis. Atbildēt vēl vienu, es dažreiz lieku quote, retvītu, vienkārši kā atbildi citam, tāpēc, ka tā ir ātrāk, tad es parādu vienkārši, es jau šo jautājumu atbildēs. Bet nē, nav, cevišķi tajā, ko es daru, nav toksiska vide vispār. Ja es līstu politikā, ko es diemžēl dažreiz esmu izdarījis, zikā paslīd kājas, un tu kaut ko izsakies par politiku, un tad dabū pretīm tāds, nē. Nepārproties, neesmu nevienā, ne otrā pusē, varbūt man ir kaut kāds viedoklis par lietām, bet es neatbalstu nevienu politisko. Es reizē atbalstu gandrīz visus politiskos, izņemot dažus radikāli valstī nedraudzīgos, un reizē arī neatbalstu nevienu, tā kā nav tā, ka jūs no manis izspiedīsiet kaut kādu partiju. Man ir arī piedāvāts iestāties partijās vēl, kā parasti tas ir. Nē, to jūs neskaidīsiet no manas Elvis paliks neitrāls. Kas ir tās tehnoloģijas, kuras tev paši visvairāk aizrauga? Tu saproti, šis ir tas, kas man patīk visvairāk. Es sāku ar spēļu izstrādi, tas ir vispār kā es 2001. gadā sāku. Es pirms tam zīmēju galdspēles, man ļoti patīk spēlēt galdspēles, taisīt galdspēles. Un 2001. gadā es nokļuvu pie savu pirmā datora, un tad es sapratu, ka šeit arī var veidot spēles. Un tas, kā es sāku, man vienmēr ir paticis, jo spēles veidot tev tomēr ir arī jābūt ļoti tuvu aparatūrai. Un tā ir vēl viena lieta, kas man patīk, jo tev jāsūt komandas patiešo uz videokārtu. Tu nevari tur izmantot kaut kāds jau, lai gan mūsdienās daudz to dara, bet man joprojām es esmu no tiem vecā tipa cilvēkiem, kam vajag pat taisno sūtīt visu videokārtu, kontrolēt maksimāli visu, kas notiek. Pat taisno operēt ar visiem čipiem, kas ir skaņas čipiem, visiem pārējiem. Un joprojām man tas visvairāk patīk, jo tuvāk aparatūrai, jo labāk. Ko mums kā parastajiem tehnoloģiju lietotājiem, kas nav dziļi tehnoloģijās, mēs neesam IT speciālisti, kas mums būtu par tehnoloģijām jāsaprot un jāzina? Es teiktu, mūsdienās jau vairāk, jo labāk. Diemžēl tiem, kam nepatīk tehnoloģijas, man jūs jābeid, bet jums būs viņas jāsaprot, ja jūs gribēsiet palikt tirgu. Un es nesaku, vienmēr cilvēki saka, šitais ir tas Džeks, kas teica, ka visiem jāmācās tehnoloģijas, un tehnoloģijas ir krūts vēl kaut kas. Es to nesaku, un es kā reiz saku tieši pretējo, diemžēl visiem būs jāmāk tehnoloģijas. Es labprāt gribētu, ka cilvēki var nodarboties ar to, kas viņiem patīk. Ir tā sakrits, ka man patīk tā lieta, kas šobrīd ir ļoti aktuāla, bet ja cilvēkam patīk gleznot, diemžēl būs grūti tikai gleznošanu izdzīvot nākotnē. Es gribētu, lai tā nav, ticiet man, bet tā būs. Kas mums jādara, lai mēs būtu tādi prasmīgāki tehnoloģiju lietotāji? Jo bieži vien mēs sadarām lietas, kuras mēs it kā neesam nodomājuši darīt, iekrītam nelabvēļu tīklos. Kas ir tas, kas mums būtu jāiemācās? Droši vien es teiktu, neusticēties nevienam, pat saviem vecākiem, un tas nav domāts tā, ka neusticēties viņiem kā cilvēkiem, bet neusticēties kādam, kurš piezvan un uzdodās par jūsu vecāku, jo jūs nevarat zināt. Es teiktu, ka jau mēs esam nokļuvuši aptuveni tajā posmā, kur jau ir jāizdomā ģimenes lokā parols, kaut kādu, kā identificē viens otru. Jau jāsāk ir domāt tik paranoiski, jo tas viss ies tikai vēl sliktāk, visas drošības lietas. Un es izstāstīšu, kāpēc. Ja pirms daudziem gadiem, tā kā es stāstīju, cilvēki paši sūtīja komandas uz videokartes, sūtīja komandas uz čipiem un zināja visu, kas notiek uz datoru, tad mūsdienās neatradīs gandrīz nevienu, vai iespējams pat vispār nevienu uzņēmumu, kur tu varētu atrast kaut vienu cilvēku un tu var pajautāt, kā strādā šis, ko mēs veidojam.
izstāstīt tā kā no sākuma līdz beigām. Sākot no tranzistoriem līdz pat lietotāju saskarnei, pogai. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un tā attīstība, protams, samazināsies. Tas ir neizbēgami. Tehnoloģijas vairs neattīstīsies tik strauji, cik viņas attīstījās agrāk. Bet katrs procents, ko mēs palacamies attīstībā, apauga ar mežonīgi daudz tehnoloģijām. Programmatūrā šīs tehnoloģijas sauc par bibliotēkām, algoritmiem, saskarnēm. Apratūrā šīs tehnoloģijas sauc par čipiem, dažādiem moduļiem, sensoriem. Un šie čipi, šīs bibliotēkas paliek tik sarežģītas, ka viņas vairs nav iespējams saprast vienam cilvēkam. Visu to virkni, kā no procesora nonāk līdz lietotājiem. Un līdz ar to, tajā posmā, kad mēs kaut ko vairs nesaprotam, mēs to vairs nevaram kontrolēt, un nesen bija labs piemērs Log4j bibliotēka, kur izmanto lielu uzņēmumu un atradās caurumu šajā bibliotēkā. Un šo caurumu nepamanīja neviens, tāpēc, ka neviens nevar zināt visu bibliotēkas, ko izmanto, kādas ir viņos caurumi. Šo bibliotēku, izmantojamo bibliotēku būs arvien vairāk. Čipi būs arvien vairāk. Mašīnas mums ir pilns ar čipiem. Kaut vienā no šiem čipiem ir caurums. Viss šī mašīna pēc būtības automašīna ir pakļauta briesmām. Un, jā, tā diemžēl nākotne briesmas ir no visām pusēm būs arvien vairāk. Tev YouTube ir video par telefonu krāpniekiem. Es ļoti labprāt ar tevi par to parunātu, jo tad, kad mums zvana kāds telefona numurs, piemēram, Mauritānijas vai mēs redzam Indijas kodu priekšā, mēs saprotam, ka mēs zvanu no turienes visticamāk negaidām. Ja mēs nestrādājam starptautiskā uzņēmumā, mums nav kaut kāda saiknes ar šo valsti. Bet daudz sarežģītāk ir tajā brīdī, kad mēs saņemam zvanu no Latvijā reģistrētu numuru. Un tad kāds mēģina mums apkrāpt, izstāsti šo gadījumu, tev ir pieredze, un es domāju, ka tas būs ļoti, ļoti vērtīgi ikvienam no mums. Tie, kas zvana no Mauritānijas numuru, tie ir kaut kādi ļoti lēti hakeri mūsdienās, ja viņi pat nespēja nomainīt savu numuru, jo es atkārtoju vēl ento reizi šo stāstu visur. Jebkurš var savu uzdoties par jebkuru simbolu un skaitļu virkni, simbolu un ciparu virkni, burtu un ciparu virkni. Es varu pateikt, ka es zvanu šobrīd no Svetbanka vai no oficiālā Tele2 info centra. Jūs nevarat uzticēties tai ciparu un burtu virknē, kas rādās jūsu telefonā, ka tas tiešām ir zvanu veicējs. Atcerieties to, ja zvanu jūsu mamma, tā var nebūt jūsu mamma. Pagaidām tas risks vēl ir mazs, ka tiešām zvanu no jūsu vecāku numuru un emulē viņu balsi un runā ar jums, bet tas tiešām tā nav ilga nākotne, jo šobrīd ir balss sintēze ir diezgan labā līmenī, un jūs drīz vairs neatšķirsiet, vai jūs runājat ar saviem vecākiem vai ne. Kas notika? Tev zvanīja? Jā. Vari pastāstīt par šo gadījumu? Kā tas attīstījās un pie kāda popsaucēja ar zvanītāju jūs nonācāt? Zvanīja no Latvijas numuru, piedāvāja ļoti vilinošu piedāvājumu, vilinošu, protams, ļoti nerealistisku piedāvājumu, bet piedāvājumu strādāt, pelnīt 500 līdz 1000 eiro stundā, strādājot ļoti vienkāršus darbus. Un, protams, viena daļa no cilvēkiem tas varētu likties interesanti, viņi varētu ieklausīties. Tālāk jau notiek, viņi liek dalīties ar savu ekrānu, rādīt, ko jūs darat, iet savā internetbankā. Tā schēma, diemžēl savu video es to schēmu nevarēju palaist līdz galam parādīt, bet šobrīd es esmu uzprogrammējis savu personīgo banku, kur tad es ļaušu viņam ielogoties un darīt visas tās darbības. Un tā schēma ir sekojoša. Viņi saka, ka jūs pelnīsiet naudu ļoti lielu, viņi pat jums atsūtīs kaut kādus darbus, bet viņi būs iegājuši jūsu bankā, un viņi teiks, lai varētu uzrakstīt iesniegumu, tātad, lai varētu parakstīt līgumu, jums jālogojas savā bankā. Jūs to izdarīsiet, viņi apskatīsies jūsu kontu, paskatīsies, kāda jums ir naudas plūsuma, un tad viņi aprēķinās to, cik jūs kredītu varētu dabūt. Un šeit ir tas svarīgais punkts, ko daudz saka, ka kur tiem cilvēkiem kontā ir tāda nauda, ko nozagt? Nē, viņiem nav kontā naudas, jūs saprotat, tā nauda, ko viņi izkrāpja, ir kredīts, ko viņi paņem. Mūsu vārdā. Jā.
Un tātad viņi uzraksta iesniegumu, pēc tam viņi atslēdz jūs no ekrāna un dara visu to pašu. Viņi saka, tagad mēs jums palīdzēsim izveidot šo līgumu, atslēdzieties prom no internetbankas, mēs izdarīsim visu jūsu vietā. Un ievadiet PIN 1, tajā brīdī viņi ielgojas jūsu bankā, viņi uztais šo te pieteikumu kredītam, aptuveni aprēķinot, cik kredītu varētu iedot. Nu, tā realistiski, lai nebūtu kosmiska summa, kur iedos. Un šis limits ir 20,000, tāpēc ir jau policijā gadījums par 20,000, jo no bankas darbinieku uzzināja iespējams, ka tas nav īsti precīzi, bet varbūt, ka tā tiešām ir, ka 20,000 ir tas limits, kur var dabūt ātro kredītu bez ķīles. Un tāpēc ir šie 20,000 tas maģiskais skaidrs. Un tad viņi piesakās tam kredītam, tad viņi pāris dienas jums sūta kaut kādus super vienkārši darbus, lai savāktos šīs 20 stundas, ko jūs esat nostrādājuši, un tad sanāk tie 20,000. Nu, viņa aprēķina, cik jūs esat, cik kredītu var dabūt, un tik arī stundas jums darba atsūta. Tas darbs ir primitīvs. No Excel kaut kādi dati tur jāievada vai jāklausās kaut kādi teksti un jāpāraksta vai jāuzraksta apraksts kaut kādai precē vai vēl kaut kas, nu tur vienkārši. Un tad pēc pāris dienām viņi saka, jā, mēs jums viņam zvana, vai jums alga ienāca par to, ko jūs tur izdarījāt, un vienā brīdī jums ienāks tas kredīts, un jūs skaties, wow, man ienāca 5,000 vai 10,000, un viņi teiks, nu redz, mēs teicām, ka tas ir vienkārši, vai jūs turpināsiet strādāt, un tajā brīdī tu absolūti viņam uzticies, viņš ir tavējais, viņš ir reāli tev tikko izglābt tavu dzīvi, un tu viņam uzticies visu, un tad viņš teiks, tagad mums ir jāuztais vēl viena atskaita, ka jūs tiešām šo algu esat saņēmuši, vai varam vēlreiz ielgoties jūsu bankā, un tu pilnīgi absolūti, protams, dariet visu. Ievadiet PIN 2, PIN 1, ievadiet PIN 2, un tajā brīdī jūs nauda aizgāja projām. Wow. Kā ar to iespējams cīnīties? Kā jūs teicat, neuzticēties nevienam. Pilnīgi, absolūti nevienam. Jā, jo izklausās nereāli no vienas puses. Tev zvana un piedāvā 500 eiro stundā, un tu saproti, ka Latvijā šādas algas nav, ka tas ir nereāli. Bet cilvēkam, kurš ir nonācis finansiālās grūtībās, šis izklausās kā glābiņš. Tas ir šī konkrētā schēma, varbūt ir nerealistiska un viņi pārspīlē, lai ātrāk dabūtu. Bet tad, kad cilvēki vairs neuzsversies uz šīm schēmām, būs realistiskākas schēmas. Tas attīstīsies, tāpēc es saku, varbūt šobrīd, jā, ja kaut kas izklausās pārāk labi, tad tas visticamāk arī ir pārāk labi, un tā nav patiesība, bet nepaļaujieties uz to. Sarkanie karogi, visi saka, zvanu no ārzemju numuru, runā krieviski, nerealistisks piedāvājums. Šie visi karogi var nebūt. Var zvanīt no Latvijas numuru, var runāt latviski. Man ir pieredze ar latviešu zvanītājiem, un tikko man Twitterī rakstīja, ka zvanīja latviski, un šo te pašu schēmu izspēlēja. Nerealistisks piedāvājums arī var nebūt. Visi šie karogi var nebūt, un tad jūs uzķersieties, un tāpēc nepaļaujieties vienkārši, ne uz ko. Cilvēki, kur iespējams ir iekrituši šādā notikumā, ziņo policijai par to, vai varbūt bieži tomēr noklusē, jo ir vienkārši kauns? Jā, noklusē ir kauns, un tāpēc nekad nevainojot šos cilvēkus, kur ir iekrituši uz smalku schēmu, uz sakritībām, jo bieži vien viss sakrīt perfekti tā, kā tam cilvēkam neraisa nekādas aizdomas par to. Tāpēc nevainojot tos cilvēkus, kas ir iekrituši šajā schēmā, bet labāk dariet visu, lai tas nekad neatkārtotos. Tas ir programmēšanas uzņēmē darbības tehnoloģija pamatprincips. Kad kaut kas ir noticis neatgrieznisks, visu par to nedomājiet. Dariet visu, lai šīs nekad vairs nenotiktu. Tas ir svarīgākais princips, un tas ir tas, ko es daru. Es informēju cilvēks, lai tas nenotiktu. Tas, kas jau agrāk ir noticis, par to vajag ziņot. Vēlams, ja varat, ja jums ir laiks, uzrakstiet man, aprakstiet šo schēmu, man veidojas schēma bibliotēka. Es kaut kad publicēšu, droši vien katru schēmu aprakstīšu, un tad jūs varēsiet sūtīt cilvēkiem, teikt, tas, kas ar tevi vakar notika, tur, kur cilvēks tev zvanīja vēl kaut ko, man liekas, ka šī ir A45 schēma, un tad viņš palasa, tiešām, jā, varbūt man vajadzētu apstāties un nedot vairāk nekāds dats. Un, vai arī, ja jums kaut kas notiek, kaut kas tāds, reiz jūs varēsiet atrast vai manu video vai kaut kur varbūt nopublicēšu Twitterī vai varbūt savā blogā konkrētu schēmu, pameklēt, vai ir šādi atslēgas vārdi, ko viņi lieto vēl kaut kas. Vai varbūt vienkārši entuziasmu vai savu ziņkārs pēc, vai varbūt savas attīstības pēc izlasiet visu šīs schēmas un zināt, ko nedrīkst darīt, ko drīkst darīt. Kad šķiet tevi varētu apmuļķot?
mierīgi. Es esmu apmuļķots pirms vairākiem gadiem. Es pats strādāju drošības jomā, un mani apčakarēja telefonu zvanā par 11,000 eiro. Līdz ar to mani kā IT cilvēku, kurš strādā drošības jomā, apkrāpa. Es tiešām jūtu līdzi cilvēkiem, kuri tehnoloģijās vispār nav, kur ar tehnoloģijām ir uz jūs. Man jūs tiešām žēl, tāpēc, ka ja var apčakrēt, un bieži tas notiek, kad arī tiešām tehnoloģija cilvēks, kas paši domā, ka viņi zina visu, kad viņus apkrāpja. Man bija tā, ka manā gadījumā viss sakrit vienkārši perfekti. Visi jautājumi, ko es uzdevu precizējuši, viņš uzminēja. Un ja viņš šauj pa 1000 cilvēkiem, viņš vienam trāpīs atbildes, viņš visiem atbild uz jautājumu vienu to pašu, bet būs viens cilvēks, ka viņš trāpīs visas atbildes precīzi pareizi. Un tas bija tavā gadījumā? Tas bija manā gadījumā. Pilnīgi katrs jautājums, ko es uzdevu, bija precīzi atbildi tieši, kas sakrit ar man gaidām atbildi. Un jums tā var gadīties, ticiet man. Tāpēc nekad nevainojiet tos cilvēkus, kur tiek apkrāpti. Tāpēc, ka visticamāk viņam nebija nekādu aizdomu, un viņš nezināja, ko pareizi uzdot, kāds jautājums, lai šīs aizdomas momentā radītu, lai rastos šīs aizdomas. Kas notika ar šo tavu gadījumu, kad tu iekriti? Tu atguvi naudu? Jā, man par laimi 11,000 bija pietiekami liela summa, lai iesaistītos policija. Ja tur būtu bijis 1000 vai 2, tad visticamāk nekas nenotika, bet par tik lielu summu tur jau iesaisties policija un atgūt visu atpakaļ. Tā kā es teiktu, tāda laime nelaimē, ka tā summa bija tik liela, un tāpēc izdevās atgūt, bet ja jums summas ir mazāks, tad nelolojiet cerības, ka jūs kaut ko dabūsiet atpakaļ. Diemžēl policijai nav kapacitāte, un neuzturiet to nepareizi. Es absolūti nevainoju policiju, viņi dara visu, ko var, bet šobrīd tas ir tik nereāli daudz, ka viņiem nav laika, un arī man nav laika palīdzēt visiem, man cilvēki raksta arī apkrāptie. Dažiem es palīdzu, dažiem mēs mēģinām iet tām schēmām cauri un varbūt atrast tos cilvēkus, jo kā reiz viens cilvēks noskaties man video un nodomāja, viņš man rakstīja, viņš nodomāja, kāds idiots var uzķerties uz šādu schēmu, un pēc 2 dienām viņa apčakarēja par 500,000. Un viņš man raksta, ko darīt, un pie tam viņa apkrāp latviešu valodā no Latvijas, iespējams Latvijas. Visticamāk, ka tas cilvēks pat nesēdēja Latvijā. Bieži vien šie call centri atrodas kaut kur citās valstīs, vienkārši nolāko cilvēku, kurš runā latviski, un tad viņš arī to visu schēmu izdara. Tā kā, jā, dažiem es, kam varu, kam man ir laiks, es palīdzu, bet, man laiks arī ir, lai arī kā internetā ir šie te mīmi ar to, ka man ir pārāk daudz brīvā laika, diemžēl. Ja tu vari izjaukt spēļu, tad jau nākas jūs abēnāt, man brīvā laika praktiski vispār nav. Šobrīd es runāju pēc negulētas nakts. Tā kā, varbūt man tā ir, ja es neguļu naktis, runāju pārāk daudz. Mums podkāsts ir tieši ļoti labi. Es atvainojos, ka es visu laiku runāju, bet man tā ir, ja es neesmu gulējis, tas var runāt. Vai izdodas arī noķert šos cilvēkus, kas veic šos pārkāpumus? Vai tomēr viņi dzīvo cepuri kuldam un vienkārši iedzīvojas uz citu cilvēku nelaimi? Jā, protams, ik pa laikam ir ziņās, ka tie call centri, kā viņi sauc, tiek atrasti. Jā, cilvēki tiek apcietināti, bet viņu ir vairāk nekā viņas varēs atrast. Tu tikko teici, ka tev ir maz laika. Kā tu dozē savu laiku, piemēram, sociālajos tīklos? Jo tie arī ir daļa tavas darbošanās, un es arī esmu sociālajos tīklos, es esmu Instagramā, un es zinu, cik daudz laika tas paprasa. Tas ir kā pilna laika darbs patiesībā. Kā tu dozē, lai nebūtu tā, ka tu visu laiku esi ekrānā? Pirmkārt, es tikai ražoju saturu. Es tikai pienes, ko noskatīties. Jā, internetā, un es gandrīz vispār nepatērēju saturu, un tas tā arī atbild, kāpēc cilvēki raksta, ka es viņam neatbildu. Diemžēl es cenšos ignorēt lielāko daļu no tās drāzes, bet man vienkārši patīk cilvēks stāstīt par lietām. Es nezinu, man ir kaut kāds fetišs vienkārši runāt par tehnoloģijām un stāstīt, un man tas sagādā baudu. Ja nesagādāts, to pilnīgi 100% noteikti nedarīt. Man ļoti patīk īstenībā tā tava doma, ka tu rādi saturu un ļoti maz patērē.
ka iespējams tā ir tā atslēga, kā neievilkt sevi pavisam dēļ, ka tu vairs netiec vienkārši ārā no sociālajiem tīkliem. Jā, es nāku no spēļu nozares. Es esmu arī Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijas dibinātājs un vadīju šo organizāciju 16 gadus. Un es arī esmu izveidojis daudz spēles, un man tā atslēga, kāpēc es varēju tik daudz spēles arī uzprogrammēt, ir tas, ka es spēles nespēlēju. Daudz vienmēr saka, jā, bet tu nevari labi mācēt, veidot spēles, ja tu viņas pats nespēlē. Savā ziņā es tam piekrītu, bet to noteikti var izdarīt efektīvāk, nespēlējot spēles, jo stunda, ko tu nospēlē spēli, tu iemācies par šo spēli varbūt 1 minūtes vērta informācija. Ir daudz efektīvāk veidi, kā to izdarīt, un viens no tiem ir lasīt grāmatas, skatīties YouTube video pamācības, lasīt, runāt ar ChatGPT. ChatGPT, cilvēki, tas ir labākais, kas cilvēcei šobrīd ir. To es tev tieši gribēju jautāt, kas ir tā tehnoloģija, kas tev paši šobrīd es katru dienu, man ChatGPT ir kā, es nezinu, mans otrais tēvs, otrā māte, es nezinu, bet tikai super nenormāli gudrs tēvs, kurš zina visu pasaulē. Es katru dienu es ar ChatGPT runāju vairāk nekā ar cilvēkiem, man liekas. Varbūt ne šodien, jo šodien es ļoti daudz sarunāju, tikko filmēju YouTube video, un tagad runāju šeit daudz, bet cits dienas es runāju ChatGPT daudz vairāk par cilvēkiem. Tu izmantoji čata maksas versiju? Jā, GPT 4. Tu vari izstāstīt, kāda ir atšķirība starp šo pamatu, kas ir pieejams visiem, un maksas versiju? Vairs ne. Agrāk es varēju pateikt, GPT 4 tiešām bija kvalitatīvāks, tagad tā kvalitāte iet nedaudz uz leju, un viss sūtās, ka atbilžu kvalitāte jau sāk samazināties, plus GPT 4 ir lēnāks. Dažreiz pārstādos uz GPT 3, jo vienkārši man ātri atbildes kaut ko programmēju, lai man neizsist no domas. Es ātri ierakstu GPT 3, un viņš uzreiz izgāžu visu to blāķi, un GPT 4 lēnām raksta, un man vienkārši nav laika. Tā kā es nesaku, ka cilvēkiem obligāti vajag GPT 4, pietiek ar GPT 3. Ceturtajam, arī tā ir maksas versija, vēl tas, ka nav limiti. Ja bezmaksas versija, tad arī GPT 3 vienā brīdī var vienkārši aplust un pateikt, ka jūs pārsniedzat šīs dienas limits. Jā, Čats, izstāst par šo mākslīgo intelektu. Kā tu redzi tā attīstību un kā tas mainīs vispār to, kā mēs lietojam tehnoloģijas vai to, ko mēs vispār domājam par pasauli? Daudziem nāksies daudz par šo domāt un būs daudz laika domāt, jo mākslīgais intelekts atņems viņiem darbu. Un tas atkal, tas nav nekas smieklīgs, tā ir diezgan nopietna lieta. Ja jums šķiet, ka jūsu profesijā neielauzīsies mākslīgais intelekts, es jums varu pateikt, pilnīgi noteikti ielauzīsies. Man cilvēki ir fotografi rakstījuši. Teica, es gribu redzēt, kā Dalī aizstās manu kāzu fotografiju. Jā, viņš nefotografēs kāzas. Protams, tur tev ir taisnība, bet atceries to, ka ēdienu fotogrāfiem nebūs ko darīt, reklāmu fotogrāfiem nebūs ko darīt. Ļoti daudziem fotogrāfiem nebūs ko darīt. Ko viņi darīs? Kā jums liekas, ko viņi darīs? Viņi ies fotografēs kāzas. Un būs ļoti liels piedāvājums. Daudz lielāks kā pieprasījums. Un tas atņems tev darbu netiešā veidā. Nedomāju tik tieši, ka robots tagad staigās pa ielu un darīs vai cirtīs malku vai vēl kaut ko. Bet būs daudz vairāk to cilvēku, kas būs spiesti migrēt uz citām darbvietām un attiecīgi būs krīze. Kā ietekmēs mākslīgais intelekts tavu sfēru programmēšanu? Par to arī runā, ka iespējams mākslīgais intelekts varētu to aizstāt. Negluži aizstāt, bet noteikti arī samazinās, palielinās to programmēšanas jaudu, ko cilvēki var izdarīt, un attiecīgi iespējams, ka daži uzņēmumi samazinās savu programmētāju skaitu, jo daudz, ko es ar GPT izdarīju. Bet, ņemot vērā, ka mēs vēl neesam sasnieguši to robežu, kad programmētāji būtu pārprodukcija un ka programmētāju reāli ir par daudz un viņas nav par likt, tad pagaidām tas vēl mūs neskar. Droši vien kaut kad nākotnē arī programmētāji vairs nebūs vajadzīgi tik daudz. Kas ir tas, kas mākslīgajā intelektā tevi aizrauj tik ļoti? Tu saki, ka tu dienām sarunājies iespējams biežāk ar šo čatu. Nē, man tieši pretēji, man neaizrauj. Neaizrauj? Man patīk, kā es teicu, man patīk dzelži, man patīk tuvu aparatūrai, man patīk tās visas lietas, un mākslīgais intelekts pašam programmēt, man nepatīk viena lieta.
Es esmu programmētājs, esmu burta kalps, man patīk labot savus kļūdas un visu darīt. Un tad, kad ir mākslīgais intelekts, atbildes ir neprecīzas. Man patīk saskaitīt 2 + 2 ir 4, un tā ir precīzi zināt, tā ir, aksioma. Mākslīgais intelekts pateiks, ar 99,9% varbūtību tas ir 4, bet tas var būt arī 3 vai 5 vai 8 vai 10. Un šī neprecizitāte, viņa man vienkārši rada murgas, man nepatīk neprecīzas lietas, un diemžēl man nāksies droši vien šim pārkāpt, jo visticamāk man nāksies ar vien vairāk strādāt ar mākslīgo intelektu, jo šobrīd man nākās dažādās jomās kaut ko darīt ar mākslīgo intelektu. Un, jā, man šis būs jāpārlauž, bet man tiešām nepatīk mākslīgais intelekts. Kā tu izķer šīs mākslīgā intelekta kļūdas, kad tu saproti, hei, tas tomēr ir kļūda? Jā, neuzticēties mākslīgajai intelektai. Tātad kā neuzticēties savai mammai? Jā, bet labi neuzticēties. Kā tu pārbaudi? Kas ir tas pārbaudas rīks? Lai saprastu, ka tā informācija, ko tu esi saņēmis no mākslīgā intelekta, ka tā ir neprecīza. Paņem, iekopē kodu savā programmā, uzrakst testu un pārbaudu, vai rezultāts tiešām sakrīt ar to, ko sagaidīt. Tas ir... Cik sarežģīti tas izklausās? Jā, kā mums programmēšanai ir tā, tu paprasi ChatGPT, kā var izdarīt to un to un to, viņš tev uzraksta kodu, tu šo kodu iekopē savā kodā, un tad tu testē, vai tiešām tas strādā vai nē. Nekādā gadījumā tu nevari ChatGPT atbildi uzreiz iekopēt savā produkcijas kodā un palaist visiem cilvēkiem lietot. Ja kāds tā dara, tad lūdzu, stop it. Mēs pirmīt runājām par šiem telefonkrāpniecības gadījumiem. Kā tev šķiet, vai mākslīgais intelekts, muļķīgs jautājums, vai kad un kā tiks mākslīgais intelekts izmantots krāpnieciskos nolūkos? Jo, labi, telefons zvans ir viens, bet iespējams to kādreiz darīs mākslīgais intelekts. Jau šobrīd manai sievai top sižets par veikaliem, kur ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerē dažādas preces, un tu viņus nopērc, un arī visu mājaslapu principā uzģenerē mākslīgais intelekts. Tu nopērc šo preci, un tev nekas neatnāk, un tev nav briezgais. Vai arī atnāk kaut kas ļoti slikts kvalitātes, vai dažādas tās tie piegājieni ir dažādi, kaut ko tev atsūt, lai nevarētu sūdzēties, lai viņi varētu turpināt to biznesu. Tāpat jau mans minētā izlikšanās balss, tāpat arī attēls varētu. Es domāju, tā ir diezgan tuvu nākotne, ka tev pat video zvans būs reāli, tev zvan tavs tēvs vai dēls, un lūdzu pāršķiet man naudu. Tā kā, mākslīgais intelekts pilnīgi noteikti tiks izmantots krāpšanā. Tas ir neizbēgami. Es man baisi. Ja tā domā, baisi. Mēs kļūstam arvien mazāk pasargāti. Mums jākļūst pašiem arvien advancētākiem. Un pat, ja mēs būsim nereāli advancēti, iespējams, mēs būsim visi programmētāji, kā tu saki, arī programmētājs var iekrist krāpšanas gadījumā. Es domāju, es tagad droši vien uzbūru baigāko tādu reālu apokalipses scenāriju. Viena lieta, ko es varu pateikt, ir jūs durvis nav drošas, jūs durvis var uzlauzt. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Kā paglāpties, lai jūs durvis neuzlauž, būtu par grūtāko mērķi no visiem kaimiņiem. Jā, tas ir cīniski, bet tā ir. Ja jūs slēdzeni, un tie, kas mūķē slēdzenes, viņi zina, kas ir drošs slēdzeni, kas nav. Ja jūs slēdzeni būs visdrošākā kāpne tāpā, viņš aizies pie kaimiņa un atmuķēs viņam. Es biju šādam te gadījumam piemērs. Man bija, tad es par fizisko drošību vispār nedomāju. Es starp citu tad tieši strādāju drošības jomā. Es domāju tikai par savu digitālo drošību, par savu fizisko drošību vispār nedomāju. Un man atnāca atlauz durvis un apsveikt dzīvokli. Un jā, tām bija mācība, ierīkoja drošas slēdzenes un sāka domāt arī par savu fizisko drošību. Tā kā, ja jūs būsiet pietiekami izglītots un jums zvanīs krāpnieks un jūs, ja jūs kaut kādus mērus pieņemsiet, kas jūs pasargā, tad jūs būsiet pārāk grūts, viņi vienkārši zvanīs nākamajiem. Tas ir viens veids, kā pasargāties. Par slēdzeni tu pieminēji. Tev ir video, kurus skatījos, šo triku es zināju jau sen, bet pastāsti par to, ka viens no veidiem, kā mēs varam sevi pasargāt, atstājot atslēgu slēdzenē. Un pagriezt, jā. Un pagriezt, neatstāt vienkārši teikt. Jā? Nevar atmuķēt. Nē, atmuķēt tur viss, tas absolūti nav. Vienkārši ir grūtāk atmuķēt. Ko nozīmē droša slēdzene? Droša slēdzene, man ir plānots video, kur es ar 3D printeru izprintēšu lielu slēdzeni, lai parādītu, kā šīs tapiņas kustās iekšā un vēl viss kaut kas, bet ir dažādi drošības
mehānismi, kā pasargāties pret muļķīzeriem. Tad, tā primitīvi runāt, tur ir 2 tapiņas, un tad, kad viņas nostājās konkrētā līmenī, tad to cilindru var pagriezt. Un visprimitīvākajām slēdzenēm vienkārši to tapiņu tu nobīdi tādā pozīcijā, ka viņi stāv kā vajag, un tad pagriez cilindru, viņi iesprūst, viņi paliek. Un tu dari to nākamo, un kamēr to visu cilindru ir pagriezt. Un tad ir šie te jau nākamie līmeņi, kad, piemēram, kādām no tapiņām ir iefrēzētas tā kā maliņa, un tad, ja viņi iesprūst tajā cilindrā, tad viņa iesprūst nepareizā vietā. Un to cilindru, un muļķētājs, kas nav pieredzējis, viņš domās, ka šī tapiņa ir pareizā vietā, un viņš muļķēs jau nākamo tapiņu, bet izrādās, ka viņa nav pareizā cilindrā, viņa pagriezt. Bet kas ir kaut, pāris stundas veltījis, lai pamācītos, varbūt pāris dienas, viņš jau zinās, viņš jutīs, ka tā tapiņa uzdās citādāk, un ka viņi ir jāpabīt vēl dziļāk. Tā kā, un tur jau atkal iet nākamie līmeņi, un tās slēdzenes paliek vien sarežģītāks. Jā, es piekrītu tiem, kas atkal kārtīgi saka, jā, bet visas slēdzenes var atmuļķēt, tāpēc nav jēgas par to domāt. Nē, tās ir muļķības. Visas slēdzenes var atmuļķēt, bet par to ir jādomā. Tik un tā. Esiet grūtākais mērķis savā kāpiņu telpā. Jā, jo aiziet pie vieglākā. Tieši tā. Tāpēc, ka laika nav. Laika limits. Jā. Lūk, arī atbilde, kāpēc ir jāsaprot, kā darbojas lietas, kāpēc tu tās izjauc, kāpēc tu rādi, kā tās darbojas un saliec tās atpakaļ, lai mēs vienkārši spētu tādās parastās ikdienišķās situācijās sev pasargāt. Jā. Kas ir tā tava nākotnes profesija? Jo runā par to, ka mēs katrs iespējams apgūsim 2 vai pat 3 profesijas mūsu dzīves laikā. Šobrīd programmēšanā ir tava nodarbošanās IT. Kas varētu būt tava nākotnes profesija? IT arī ir tā, ka, tad mēs varētu pateikt, ja kurš strādā ar rokām, ir viena profesija. Gan ugunsdzēsējs, gan malkas cirtējs, gan pārdevējs, viņi visi ir viena profesija, jo viņi kaut ko dara ar rokām. IT jomā ir tik daudz šobrīd nozaru. Es būtībā lielāko daļu savas karjeras kaut kādā veidā saistīju ar spēļu izstrādi, viena daļa saistīju ar drošību. Tagad es programmēju finanšu sistēmas, un tad es esmu arī ar aparatūru strādājis, programmējis čipus. Mana profesija pēc būtības ir ļoti fluida. Esmu transprofesija pārstāvs. Man visu laiku mainās, un tas, ko es programmēšu rīt, nav nejausmas. Iespējams, tas būs mākslīgais intelekts. Iespējams, kaut kas tāds, kas vēl nav, ko mēs nezinām. Ļoti iespējams. Elva, paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka mēs visi pēc šīs sarunas esam kļuvuši uzmanīgāki. Es ļoti ceru par kādu centimetru izglītotāki un iespējams arī mazāk pārgalvīgi vai tādi, kas nedomā. Jo ļoti svarīgi ir domāt. Mūsdienās ir ļoti svarīgi domāt, ko es daru, kā es daru, kāpēc es to daru un kas var notikt, ja es kaut ko izdaru. Vai ne? Jā. Paldies tev liels, paldies jums, ka jūs arī klausījāties un skatījāties šo podcastu. Es ļoti vēlos, lai jūs šo nosūtat visiem saviem tuviem mīļiem cilvēkiem, jo iespējams, noklausoties šo sarunu, jūs pasargāsiet kādu sev tuvu cilvēku, jo viņš zinās, kur var iekrist un kur labāk tomēr neiekrist. Paldies jums liels. Līdz citai reizei. Paldies, un es ceru, ka tu šodien kaut ko iemācījies.